šo iesākt. Mēs mācam uz Poliju. Pakaļ mērsim. Kādam mērsim? To jūs vēlāk redzēsiet. 2 hours later. Ko tik ilgi, bļaļ? Beidzot atbrauc pakaļ. Karāč mācu. Es, kad man ir līgo caparīta mugurē. Mēs braucam pēdējiem karēviem līdzi. Kur mūzika palika? Pakaļ. Nu, galva iet līdzā. Kur mūzika palika? Straight to go. Karāč Polija. Banda ir ciemā, tikai Mārpē. Cik mums stundas rāda līdz? 7 stundas. 7 stundas līdz Varšavai. Enerģiski iet gaisā. Mēs esam pagaidām vēl pozitīvi noskaņoti. Pagaidām neesam sastrīdējušies. Pilni ar motivāciju un enerģiju. Jau nodelējuši pusotru stundu Rīgā. Sēdēju mājās, domāju, nekas nebūs. Man jāsa, bet nu piebrauc čeki. Tikai uz priekšu es iešu, neskatos tur, kur kliedz. Tikai uz priekšu, kā pistoles lodes triecu. Gadiem kā bērns izzinu pasauli, nevienu neklaus. Jānotic pašam un vietu ikvienu es aptaustu. Visam ir jābūt tā, kā tu jūti. Saki tā, viss man būs. Pagātnē dzīvo demons, neskaties tajā. Apkārtnē blīvo žetons, ieķeries tajā. Sameklē savu ordeni nākotnes. Un mēs pat pamūti nedabujām. Karāč, mēs esam Lietuvā. Es īsti nepagūlu uzfilmēt. Mēs esam nokļuvuši līdz pirmajai valstī. Ir kādi komentāri? Mans svīst d***s un es gribu izkāpt ārā un kaut ko padzerties. Kādi komentāri? Piekrīt kolēģi vārdiem. Reņģi uzpildē. Tagad ir skītkas, mēs uzpildīsimies. Komentāri? Tā jau šoferi var apsveikt. Nu, cik reizes viņš mums gandrīz jau varēja? No ārzemēs esam tikuši. Nu, zem vidējā. Nu, cik tālāk mēs tiksim, es baigi nezinu. Iekšējā, man jums jautājums saviem, jums svīst d***sa? Jā, es apsēdies uz tvieļa, viņš izgriežams at this point. Lieliskas submarinas par 2 eiras. Mums Naista tikko nočēpa 50 eiro. No. Как дела? Mēģinam izpīpēt. Sagāju. Man pilnu mutu tu pastāst. Jā, izās, kad tas čeks palika kaut kur viņš palika, jā, bet tu bija tāds QR kods, tu noskanē to QR kodu, uzspied, beig gotovai kaut kas, un tev iztaisnām. Ko tu paņēmi? Paņēmu prikšu kotletēm. Garšīgs, bet par 5,65 ļoti maz porcijas, gaidīju lielāku. Protams, te prasās M-burtiņu. Ne, viņš ir downbatchos. Downbatch. Мергита, вам взять Тесса Гану Аж написал подораста или еще подарил пидора. Аж написал подораста или я выдурюсь и писал идора. Аж наркомана сашраста, аж палеву пихала. Аж долбоёба с низкомнижиков. Esam ieradušies uz izslavētu iestādi. Jā, viss notiek. Kur mēs esam, kas šeit pa pilsētu ir? Paņemēju. Te Nora paņemēju. Es nezinu, kas ir Nora godīgi. Tagad tēma. Panevež. Kaip mēs? Panevež. Panevežus. Mēs skatāmies kora apbalvošanu. Cerot, ka mūsu Pīter bataljona koris. Es nedzirdēju kādu kategoriju. Meitiņu kori. Robis, jā? Robis, b***ķi! Kurila, j***ēs, un pašam nekā nav. Mēs esam iemtēm gang. Did a lot of shit just to live this here lifestyle. Can't escape from the bottom to the top, my lifestyle. Labākais ceļš Lietuvā. Laišu depozītu? Tā, kur tu? Karāč, mēs esam kur? Okay. Heldētī Mēs sasvīdušo un nomazgāt. Es ceru redzēt Reņģi.
Mēs taču Okay. visi pa pliko malas. Jā, protams, Reini. Būtu ļoti forši. Ir bijis ļoti karsts un sutīgs un smirdīgs brauciens. Karsts un kaislīgs. Es esmu, man liekas, 4 stundas pavadījis bagāžniekā. Nē, aizmirst. Ir labs! Nu? Es teldēju pakaļ mērķi. Karoč, mēs esam Kaunijā. Karoč, viss iekšā? Davai. Es negribu vidū sēdēt vairāk. Reinis tagad pa vidu. Tas ir platāk. Ieradies, misters Big. Jā. 520. dīzels ir gatavs. Un Robs sēž pie ruļiem. Ej pa vidu, pupsik. Bija ļoti labs ūdens un ļoti labs spots. Paldies vietējiem pieteikumu. Paldies, patiešām paldies. Kas tev ieteica? Man ieteica Augusta. Paldies, un man ieteica Ieva. Paldies Ievai. Jā, mācam tālāk. Tūlīt pamatīsim Kauni. Nu jā, un miljons fūras. Pēc diezgan interesants robežas, kur bija ritīgi sastrēgums un laikam baigi pārbaudīt smagos. Mēs esam tikuši Polijā. Pīvo, kurva, bobera pīva, jā. One day later. Labrīt, Bēmbis ir mūs atvedis. Šī kāla vai gaišais ir nogulētas 5 stundas. Mēs palikām pa nakti. Kā es te varu kaut ko tumšāk? Es ļoti atvainojos. Otrā puse bistro, Bēmbis ielas malā. Kā gulējām? Gulējām īstenībā labi. Reini? Jā. Kā guļam? Es gulēju bet sajūtu tādu, ka es būtu pamodies vēl bišķīt pālī, kas ir baigi jocīgi, jo es vakar kaut kādiem 7 izdzēru vienu koronu un visu. Tātad mēs esam ieradušies diezgan pazīstamā vietā, Circle K, bet izbaudījām poļu šito te countryside. Es arī tā izdarīšu. Mēs esam atraduši īsto mašīnu Polijā. Šidā misena. Cinematics te jau vajag. Izdarījis kaut ko krūtu? Džek, kur mēs esam? Jautrie, uz Varšavas ielā. Nelegāli noparkojušies. Ar daudz piķi uz mums. Nesam nelegāli, lūk, mums signalīs. Šis ir slavenais 520. dīzels. Ir atbraucis visu ceļu līdz Varšavai pašu spēkiem. Oh well, it's a blackout,
Šī dzīve ir īsa, tāpēc domājiet, ko jūs darat. Šī dzīve ir īsa, šodien un rīt, neviens to neizmainīs. Jāpaspēj paveikt to, ko biju plānojis, nav laika nīkt. Es gribu to, gribu šo, gribu, jo neviens man nekad nedos to, ko vēlos. Tie varbūt tēlos, visādus svētos, kaut gan atgādinās čuvakus galīgi lētos. Ir jāpaspēj paēst, ir jāpaspēj dāvana maiss atplēst, sliktajam cilvēkam logus aplēst. Iedomājies, tu nomirst, nemaz neēdis pusdienas, tas ir tik traki, cik redzēt, ka... Pēdējā iela ir uzņemta, ir ieņemts kurs uz mūsu pirmo. Kreisā pusē. Kreisā pusē mēs skatāmies, rītīgi skatāmies. Šeit. Nē, ir! I will show you my Lexus Forged 1G FE DD05 turbocharger, all forged internals, WAG coils, Japan Racing 29 wheels, big brake sheet, Momo steering wheel, slide bucket seats. Is far from actual failure. Less than 1% of patients. Ir baigi saulains, bet kā var redzēt, es esmu pārlaimīgs. Un... Купили новую машину, вы посмотрели, какой зверь. Просто, ну это Мерседес. Dabujām. Šis kā beaters. Bet 22. Klasika izpildījumā. Atver durvis. Sporta stūrīte, šifterīte, elektriskie logi, sliktops, nav lūka, divnieks benzīns, M111, 100 kW un, protams, arī blakus S1. Tagad mēs divām mašīnām braukājamies. Mēs ar Emīlu vispār domājam, varbūt bišķi ilgāk palikt nekā tiem, jo viņiem ir darbs. Mēs esam nenodarbināti, nu labi, mums ir darbs. Mums ir BOM darbi, mums ir haltūrs. Bet jā, mauksim pildēt. Kā var redzēt, smaicīgs ir reāli karsts, ļoti paveicās ar laikapstākļiem. Brauksim džumīt un iesim tagad. Esam jau atbraukuši. Ļoti skaisti. Mēs braucam iekšā. Labi, bišķīt ievlagosim, ja? Kā sauc šo pilsētu? Keļce. Keļce. Mēs braucam uz Veicīti, ceram, mēs kaut ko paēdīsim. Brīnišķīgā spēkratām. Jā. Tas vajag nopirkt. Kodam nokalpojas 50 km. Braucam pēc šmigas un maķīšiem. Ielai 250 flotas ar degvielu, 3/4 bāks. Diezgan ēdelīgs viņš vispār, man liekas, būs, bet, 5 ātrumu, ko var gribēt. Kalniņiem vajag. Viņam ir svaigs izpūtai bunduli. Wow, that's crazy. Ej, bet skaisti viss notiekās. Mēs esam iegādājušies aliņus. Kaut kāda 1,646 ar nokrituši izpūti. Ko mēs esam iegādājušies? Mums ir aliņi, mēs esam nopirkuši pilnu kasti ar alu. Nesaskrāpē man candy paint, lūdzu. Cenēs, tur apakšā ir ledus un tas viss dzēsē. Tur ir 3 slāņi, ja es nemaldos. Rekomāns karaliskais, reku ir Lomža reprezent. Lomža reprezent. Šitie slimi ali. Mojito. Flavored with Cuba Libre. Mint and lime. Tur normāls ērestinieks ir. Manais skan apmēram tāpat. Kroč, Džeki, mēs esam iepirkušies. Neko nepaņēmām, ko vajag, paņēmām tikai alkašu. Nu tā parasti ir, jā. Šmigu dabūjām, ūdeni gan aizmirsām, tolsupī nepaņēmām. Mēs esam kā plikpaurēnēs? Mēs esam Līsējā kalnā. Līsējā kalnā. Līsē gora. Bombīgs kalns. Tātad mēs esam atbraukuši ar ļoti veciem vīriešiem. 20 visiem. Viņi, es jūtos ļoti neērti un tā kā apdraudēts. Bet vispār atgādinājumu, šis ir taps par kā pirkt mašīnu Polijā, jo mums ar mērs nevienu Man īstenībā bailes, man riepas neizvilks līdz Latvijai, tāpēc, ka man ir metinātais reduktors un viņš ēd ziemenes nost kā lops.
O, mums sēgo viņi tagad. Pēc tādiem pampāļiem izstāv. Es domāju, ka patiešām varētu nošķilt Alex Bēmu šovakar. Tas būtu baigi smieklīgi. Tikai es nezinu, kaut kāds gurķis sabāsniem izpildīt. Paga. Man tagad te būs bišķīt jāapstādina video, jo tas, kas tālāk notika, nav diemžēl iefilmēts. Tāpēc es centīšos to izstāstīt un attēlot, izmantojot manas profesionālās zīmēšanas prasmes. Tātad pēc kalna bija plānots atkal atrast vietu, kur gulēt un nomesties uz nakti. Mēs aizbraucām prom un palika jau lēnām tumšs, bet mūsu plānotā vieta nebija tālu. Taču, kamēr aizbraucām, jau bija nakts. Ieradāmies un sākām kurināt jau ugunskura, taču sākām dzirdēt krūmos dīvainas skaņas. Viņas turpinājās kādas 20 minūtes un vienā momentā pat sāka no divām pusēm nākt. Mazliet sabijāmies, bet braucām tomēr prom uz citu vietu. Reins bija noskatījis vietu pie pilsētas Kielce. Devāmies turp. Pulkstens bija jau ap 1 naktī un nogriežoties no galvenā ceļa mums bija jābrauc pa meža ceļu. Nakts tumšumā nekur nesteidzāmies, taču apmēram pusceļā pēkšņi no nekurienes man aiz muguras 2 sekundžu laikā parādās autogaismas un ielēna man pakaļā. Sāk midžināt. Es apmīzos, bet palaidām vien garām un viss. Tas izrādes bija B5 pasāts un tas aizlidoja tikai tālāk. Aizbraucām līdz ceļa galam un sapratām, ka tas ir privāti īpašums. Metām rīpā. Apmēram pusceļā uz meža ceļa, kamēr bijām apstājušies, palido garām atkal tas pats pasāts, taurējot. Tagad noteikti samīzušies, izdomājām aizbraukt uz tuvāko benzīna tanku, vienkārši atpūsties, un tur mēs netīšām pievienojāmies random poļu kārmītam. Aizgājām pie poļiem paprasīt, kur tuvumā labs kempinga spots. Viņi mums iedeva vietu, bet piedāvāja man arī ar vienu meiteni no viņa grupas nolaist parkingā, kā arī es nopirku no poļa pa 150 zlotiem radio, jo man mežsim nenāca līdzi maģis pērkot. Uzvārījām makaronus uz meža bagāžnieka, paēdām un braucām vien gulēt. Uzlikām telts un tā arī otrā nakts beidzās. Karočām atvainojos par mazo daudzumu ar viģihiem. Haidi nogulēts. Nogulēts bija šītās, bet atvainojos par mazo daudzumu ar vlogu. Kontentu. Mums vakar negāja baigi ātri. Palikām mežā. Tūlīt izstāst, ka sadalīsimies 2 komandās. Mēs ar Emīlu labi tādu neizgulējušies. Es pat kafiju nebiju vispār. Jā, man nav kafija. Kas tev labs notiek, Robi? Pastāst. Viss stīgā. Reāli viss stīgā. Tāpēc, ka šitas. Tāpēc, ka tas ir šitas, jā. Reāli viss stīgā. Tā ko pateikt? Un ko jūs? Pīse. Baigi cold izstāst. POS. Mēs aizvien skābāk izskatāmies, manuprāt. Neesmu acis mazgājis cik dienas, bet Mērsis godam nobrauc 172 km ar pusi. Mēs salabojam radio panākt no kaut kāda poļa dabā. Jebkurā gadījumā. Un ir skaists ceļš, ja godīgi. Diezgan smuki visā kopumā, tā kā tā. Mērķis pirmo reizi ticis autobāņu. Jā, kā pienākās, te viņš ir dzīmis, te viņš ir gatavs braukt. Pēc ātrāk pa 110 neesmu vēl braucis, bet Bēmas priekšā vēl kāds kaut viņa rāda misē. Ja mēs braukt ar 520 no dīzela. Bet skaists skats. Mēs esam mūsu pēdējā pieturvietā divatā, no 2 mašīnām. Bēmbis turpinās goņīt tālāk uz Latviju. Jāpaspēj šodien. Kā iet? Darbs pēc sanāk 17 stundām. To vēl jāaizbrauc un jāizguļ. Mēs ar Emīlu gan mierīgi. Nesvīst pakaļ. Kā tev? Ūdens rezervas iet uz beigām. Negribat atpirkt ūdeni no mums bišķiem? Negribat uzsēsties uz bagāžnieku, visi cilvēki, viņš apsies, vai viņš piesēdīsies? Style! Labi, davai, Džeki, tad veiksmi. 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 Un tad jau...
esam 15 km no Varšavas centra. Mersīts godam nobraukais 350 km, nekāda vainas. Reāli. Mēs esam Varšavā, tie, kas zina. Zinātņu akadēmijas. Mēs atrodamies Krišāņa Barona ielas. Īstenībā, ja pagodīgo, tad Mērsis mūs aizvedis visu ceļu līdz Varšavai apakaļ. 370 kīļi, atradām perfektu parkingu. Tas meitinātais reduktors īstenībā bišķi tās. Īpaši meklējot parkingu un parkojoties, bet vajag labā mantu vispār vakar. Normāli šķērē varēja samest. Nifigā, stila policija. Fiat 3 blokiem. Mēs atrodamies in New York. Mēs te braucām pirms 10 minūtēm. Viņi, man liekas, baigi meklē 122. Cik es saprotu, baigi daudz patriotu staigā. Bet ar kādu mērķi, es nezinu. Atradām krūtāk mērsīt par mūsējo, diemžēl. Kurt Cobain! Mēs atradām ūdeni. Kad Latvijā būs gurķu sula. Man ideja. Tu izliet, tu tā saspiedi, un tur tā pūst vienkārši, jau. Pilsētas var mainīties, bet roķena mūs nekad nepamet. Vērtības paliek. Ei! Kā jau pienāks. Atpūtniekā bišķī tomēr, zin kā, mēs jau sākam. Oh, shit! Pēc gara diena, pēc garas dienas, mēs esam ieradušies apakaļ uz Mighty 202. Un ceļš māju sākam. Es ceru, ka man ir atslēgas. Easy. Tūlīt pametīsim brīnišķīgo pilsētu vārdā Varšava. Varšava baigi forša pilsēta. Īstenībā baigi karsts. Bija karsts. Man bija mazliet grūti tā karstam te, bet tā jau ļoti forša skaisti. Šodava lifetime nevar īsti tev redzēt. Ansi, vecīt, Ansi. Ja tu šito skaties, vecīt, sapur nost māka repot. Reāli respekts. Kurš būtu domājis? Ansis skan un jaunā maģa. Nu, principā, viss kārtībā. Mašīna ir 500 km gandrīz nobraukus. Nekāda problēma. Nevienu nepiesautam. Tagad redz, te koks. Jā, jā. Es par ļoti ilgiem laikiem esmu ticis pie kameras, un mēs esam pēdējā mūsu stopā Polijā ar ļoti skaistu skatu. Mersim ir pilna bāka, Mersim viss notiek, kustēsimies uz Lietuvu. Vēl īsti nezinu, vai paliksim Lietuvā vai Latvijā, tiksim līdz galam, bet redzēs, spiedīs cik ies, tā kā braukšanas ziņā. Nu redzēs, jā, vienkārši, ja jutīs, ka čipa nevelk, tad nav ko spiest. Nu, ne mašīna, bet es šofers. Bet mašīna nobraukus kaut 650 km jau tagad ļoti labi, nekāda sūdzība. Īspiltais man ļoti nepatīk, bet viņš paliek aizvien sliktāks. Braucam, ir ļoti skaists skats pa logu. Un mēs dabījām cīgas pa brīvu. How the fuck I'm supposed to have fun? All my niggas dead. Running so fast, not your raindrops. Never got rap. We're not against rap. Rīga. Uztaisīsim tādu vēlu ierakstu. Ūdens svaigu uzpildīts. Jēkabs dzīves. Zin kā, kur taura?
Bum, reku pusdzer saliņš atstās pie miskas. Ja mēs tavu darbu. Līmenis, nice. Mēs esam viedā, no visām vietām viedā. Meriks pašlaik izstāst, stresains mazliet šitādi, man pauze man nepatīk. Šit mums ir cik kilometri 200 līdz Rīgai? Nezinu, mums ir kaut kāds gabaliņš vēl ir, bet mašīna kaut kā šitā, karoči. Tieši uz latviešu dziesmu. Kā mēs zinām. Ir! Mērķis nonācis Latvijā! Kur tavas asaras? Arī no visa nav palicis vairs nekas. Un jau nedaudz sāk aust sauli. Karoči, Meriks ir izdzīvojis līdz Rīgai. Klausās. Mēm skan kā Honda. Bet reku lielā zīme. Štuka nobraukta, bet mēs iebraucam Zietniekalnā. Raustošo sauli. Baigi forši vispār. Mašīnai nekāda problēma, viss ir skaisti. Un grūti pierast, ka te visi nepārkāpja ātrumu. Nav tā pieņemts kā Polijā. Bet brauciens principā jau ir beidzies. Es sāku jūsu nogurumu. Man liekas, paliek un panāk, kaut kur rītdien aizbraukšu mājā. Nav ko forsēt. Jā, nē, bet nopietni brīnums par mani izcietību. Es BMW, Aleks, piedod, ja tu šito klausies, bet tavā BMW es nevarētu, man liekas, daudz nobraukt īpaši aizmugurē. Bet ar Mersi nereāli. Vienkārši, ja vēlaties labu mašīnu tādu, kas jūtas žiperīga, var aizvest no punkta līdz punktam, tad es varu ļoti ieteikt nenojāt 202. Menti. Mēs mums mentu apsādināt, tagad baigi smieklīgi. Process ļoti veiksmīgs, viss ļoti forši. Bet labi. Ar to arī... Uj, Mēs Rīgā esam iebraukuši kā par jūs. Enerģija ir uz pēdējām rezervēm. Es nevaru sagaidīt savā gultā gulēt, nevis teltī beidzot. Karoči, ir ļoti agrs rīts, ir kaut kāda 4 ar kaut ko. Emīls ir savā iestādē apakai. Emīla mašīna šeit, viss te notiek. Merses ir izdzīvojis. Līdz Emīla mājām. Ne līdz manējām vēl, bet līdz Emīla mājām. Es domāju... Zini, kas ir? Kādas emocijas par šo tripu? Poši. Bija īstenībā piedzīvojumiem pilns. Tas pasāds bija naidīgs. Davai, karoči, see you next time. Mēs atradām Polski šmek. Ko pienākusi piekdiena un oficiāli drīkst dzert. Un pēdējais zelta diploms Rīgas Angļu ģimnāzijas 9.